Jā. Sveiki. Ko viņi atkal sastrādājuši? Jā. Kāds projekts? Pasākums? Jau realizēts? Jā. Man arī ir viņi apnikuši. Pārāk hiperaktīvi. Kādas idejas? Cietums? Kāds vēl cietums? Es zinu labāko variantu. Sūtam viņus uz jauniešu klubu Lietussargs. Ludzā, tur viņam būs ko darīt, ticiet man. Ierosinātā lieta? Kur? Uz darba virsmas? Nu labi, apskatīšos. Jā. Solvita. Brīvprātīgi piespiedu kārtā ieslodzīti Lietussargā. Dažiem viņi ir kā biedz, citiem atkal nē. Īpašas pazīmes ievilkšana Lietussargā. Arī kur, lai arī kad, spārni pie tevis aiznesīs. Lai arī kur, lai arī kad, esmu kā putns debesīs. Debesīs. Violeta, ieslodzīta brīvprātīgi, gatava izciest sodu. Uzskata sevi par āfigēno čoku, ar kuru jebkurā brīdī var parunāties par reālām tēmām. Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Tur ir mana lidmašīna! Evija L. aplaupījusi ideju veikalu. Lietussargā sēž jau 6. vai 7. gadu. Moto saldāk, vairāk, ātrāk. Kas vienmēr ir zonā, lai notiek būšu vēl viena salauzta sirds un glāze un pudelē 100%. Alise. Ieslodzījuma iemesls Lietussargā - radošs prāts. Moto viens par visiem, visi par mani. Sāku skaitāt rudenī, tad, kad lapas krīt. Nemēģini mani vēl šodien pieskaitīt. Šodien es vēl neesmu. Samanta. Noziegusies pārāk lielu aktivitāti. Moto protu, varu, daru. Evija V. Lietussargā gan jau ieslodzīsim. Iemesls – patīk aktīvi darboties, realizēt projektus un pasākumus. Moto – es varu. Es neviltotu mīlestību no tevis es. Kā gribu es. Neviltotu mīlestību no tevis es. Olga. Apnika mājās sēdēt. Sāka aktīvi darboties. Devīze man patīk. Mārīt manu kukaini par tevi, sapņoju vienmēr. Cik sen tik vien es atceros, mārīt manu kukaini par tevi, domāšu vienmēr. Juta, kā parasti, vienmēr izsalkusi. Notiesāta, jo patīk iesaistīt citus jauniešus aktivitātēs. Aļiesia. Ieslodzīsim, aizslodzīsim, iespundēsim un tā tālāk. Protams, par mērķtiecību un labu uzvedību. Moto – mēs paspēsim. Sevi
Anastasija Vietussargā ieslēgta par labu spēļu organizēšanu un aktīvu piedalīšanos dažādos pasākumos. Mēs darām trakas lietas, trakas būs atmiņas. Mēs darām trakas lietas, trakas būs atmiņas. Kam vajag rīt, jau var tagad, rīt jau būs par vienu dienu mazāk.